Pirms 2 nedēļām mēs veicām mikroķirurģisku elkoņu nervu atbrīvošanu pacientam pēc smaga ceļu satiksmes negadījuma. Pēc ļoti daudzu kaulu lūzumiem attīstījās labā elkoņa nerva, jeb nervus ulnāris kompresijas neiropātijas pazīmes. Un kādas tās ir? Pacients sāk sūdzēties par 5. un daļai arī 4. pirksta notirpumu, un pacientam arī pakāpeniski attīstījās satvēriena vājums plaukstā. Veicot papildus izmeklējumus, tajā skaitā neirogrāfiju un ultrasonogrāfiju elkonim, atklājās, ka pacientam droši vien pēc šīs traumas nervs vairs neatrodas savā anatomiski ierastajā vietā, kas ir kubitālais kanāls, bet tas ir pārbīdīts uz augšu no šī kanāla. Un neirogrāfiski viņam bija nerva nospieduma pazīmes virs šī kanāla apmēram 6-7 cm augstumā. Parasti elkoņa nervu dekompresija tiek veikta caur nelielu, apmēram 4 vai 5 cm griezienu virs kubitālā kanāla. Tad šajā gadījumā, ņemot vērā šo izmeklējumu atradi, bija jāveic samērā liels grieziens līdz pat apakšdēlma vidējai trešdaļai, un visā šajā posmā bija mikroķirurģiskā ceļā. Mikroskopa kontrolē bija pilnībā jāatbrīvo nervs. Jau 1 nedēļu pēc operācijas pacients sajuta būtisku notirpumu mazināšanos. Pilnībā bija pārgājis notirpums 4. pirkstā, daļai arī 5. pirkstā, un pacients arī izjuta būtisku spēka pieaugumu plaukstā.